zemes. Un tie dažādas lietas, ko redzēt Redlandā. Nu, lūk, un viena no lietām, ko es iecerēju redzēt, ir būt uz šo te zemnieku tirgu, jo viņš esot viens no bagātīgākajiem šajā apkārtnē. Un viņā ir nopērkami ļoti daudz lietas, ko audzē vietējie meksikāņu un spāņu izcelsmes iedzīvotāji. Tomāti, cukīni, vēl kaut kas. Un es izlasīju, ka daudz amerikāņu vietējās apkārtnes uz turieni brauc iepirkties, jo tas viņiem iznāk daudz lētāk nekā, piemēram, vietējā lielveikalā pirkt dārzeņus. Nu, mums ir līdzīga doma, ja tur cenas ir labas, mēs sev apgādāsim, jo mēs paši sev arī barojam. Un gribās jau redzēt, kāds ir zemnieku tirgus, ko viņi te audzē, jo mūs jau interesē, kā cilvēki šeit dzīvo. Plus, tā kā tas ir meksikāņu pārsvarā audzētie dārzeņi un augļi. Jā, tur esot kaut kādi ļoti labi tako stendi. Tako ir tāds tā kā vietējās, nu, kāds saka, tāds ātrās ēšanas veids, kas nav gluži hamburgers, bet bišķiņ savādāks, meksikāniskais. Un uztaisīšu kādu bildi, paskatīsimies, kā izskatās, bet tāda mums doma arī pusdienot. Un ko mēs darīsim pēc tam, to jau rādīs laiks. Nevajag viņa ņēma, viņa vienkārši konču tagad pieprasa. Tagad viņa grib gulēt, jo viņa jau tad nav gulējusi vai ne? Viņa nav gulējusi, jā. Viņa ir izkakājusies, viņa ir Tagad jau 6 vakarā, it kā. Tēt. Jā, 6 vakarā, jā. Izpeldējusies un jaunu kleitu izbaudījusi, visus godus, vai ne? Jā, tik smuka kleitiņa vēl ir mazai meitiņai. Jā, jūs? Justiņa Marija, Justiņa Džefrīds, Jāni bikses, Dorāja ir kokteļkleitiņa, starp citu kaut. Oļa. Oļa? Oļa, nezinu. Oļa ir Oļa ir Latvijā. Oļa ir aukle. Tu teici, ka viņu Valentīna? Nē, Valentīna bija kādreiz mums aukle, Jānītim vēl. Viņa bija forša. Paskāds viņam mājiņas, tāds mazs rozā vai nevienstāvīgs, tāds šķūnīši vienkārši. Čiko, sēčē, moņēlī. Oļas izties vārds Olga? Jā. Kāpēc viņi sauc par Oļu? Paskaties, rekur tie garāžu sēli. Ej, tu nos, pirmo reizi redzu. Garāžu sēli nozīmē, ka brīvdienās cilvēki tirgo kaut ko, kas viņam nav vajadzīgs no savas mājas. Vecās iedzīves lietas, traukus, vēl kaut ko. Ja gribat, varam arī to izpētīt. Mums piespētīs pirms labāk. Labāk nevajag, ja? Jā, paskaties. Vecas lampas, kaut kādas mājasēmniecības preces.